Lielais nokrišņu daudzums ikdienu apgrūtina nevien pilsētas apsaimniekotājiem un ceļu uzturētājiem, bet arī mājdzīvnieku saimniekiem. Suņi ļoti viegli tiek pāri žogiem, klaiņo un rejot uz garām gājējiem savas mājas teritoriju aizsargā arī no ārpuses. Pat ja mēs redzam, ka piesim suns, jā, bet ja mums nāk iedzīvotāju sūdzības, kad ir liels suns skraida un piesim sieviete ar bērniem, viņai bail no tā suņa, jā. Un, ja nav zināms saimnieks konkrēti, viņš ir pārāk tālu no savas dzīvesvietas. Ja mums gadās, ka mēs varam noskaidrot to suņuku, ja, tad ir bieži tādi gadījumi, kad mēs atrodam tās mājas un aizvedam to suni, ja, uz tām mājām. Ja. Bet, ja mums nav gadījumā izdevies noskaidrot, mēs viņu esam spiesti izsaukt no dzīvnieku patversmes. Ja iedzīvotājiem gadās konflikts situācija ar klaiņojošiem suņiem, jāņem vērā daži, bet būtiski noteikumi, lai sevi pasargātu. Nekādā gadījumā nedrīkst bēgt, nedrīkst plātīt rokas, vēlams pagriezt muguru, jo lielākoties tad suns neuzbruk, saka Ogres veterinārās klīnikas veterinārārste Inga Bauģe. Es nezinu milzīgi daudz tos gadījumus, kad dzīvnieki uzbrūk cilvēkam, ja viņš pats neizprovocē tādā ziņā, kad viņš nesāk to cīņu ar to suni. Jā, lielākoties sunim, tur viņš pieskrien, aprej, viņam paliek neinteresanti. Stāv tas cilvēks, ja tur neko, viss viņš iet prom, jā. Lai nepakļautu sevi sekošanas draudiem, cilvēkiem vajadzētu izvērtēt rīcību un rīkoties adekvāti. Nereti stresa situācijās lietā tiek likti dažādi gāzes baloniņi, tomēr jābūt gatavam, ka var netrāpīt un suni izprovocēt vēl vairāk. Šādos gadījumos var mēģināt runāties ar suni, norāda Inga Bauģe. Nav tāda viens kā darīt, jo dzīvnieki dažādi reaģē, ja? Tāpat kā dzīvnieki dažādi dzīvo. Ja? Cits dzīvo tur ģimenē, ja? Un cits dzīvo tur kaut kādā nožogojumā vai vēl kaut kur. Ja? Viņš visu laiku ir viens, viņš jau nemaz nav pieredzis, ka ar viņu runā. Viņš jau nemāk normāli reaģēt uz to, ka mēs sākam ar viņu runāt. Jo nav tā, ka visi suņi, kad tu sāc runāt, viņš tur sāk baigi mīlīgais palikt. Nē, cits sāk vēl vairāk riet un tā palika tāds, ja? Šo sezonu Ogres novada pašvaldības policija reģistrējusi 4 gadījumus, kad iedzīvotājus satraukuši klaiņojoši suņi. Par pagaidām vienīgo reģistrēto sakošanas upuri pirms 2 nedēļām kļuvis kāds pastnieks. Lielākoties, visas šīs jautājums, kā saka, sākas no brīža par vienu vai otru, no sētas izprukušu sunīti, ja, ziņo iedzīvotāji. Ziņo par to, ka tāda sunītis ne tikai no sētas ir ticis laukā, vai no dzīvokļa, vai no privātas mājas teritorijas, bet pat laikā, savā ziņā apdraud šī cilvēka veselību. Mazākais, kā saka, tas ir riešana, ja, lielākais, kā saka, vai sliktākajā gadījumā, ir tas, ka šis sunītis, kā saka, arī personai iekož. Ogres novada pašvaldībai līgums par klaiņojošu dzīvnieku izšķiršanu noslēgts ar Ogres novada dzīvnieku patversmi, bet Ikšķilē ar Bauskas dzīvnieku patversmi. Ja saimniekam ir radušās aizdomas, ka mīlulis pēc nesankcionētām pastaigām nonācis nebrīvē, Ogrei zvanīt 2634 2330, bet Ikšķilē 2975 28 29. Dats Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.